Sveiki, sveiki, mēs esam Čangrai uz 3 dienām un tālāk dodamies 18 stundu braucienā uz Laosu. Protams, bija paredzēts 8. Redzēts, jā. Sajuka bija pa 10 stundām, 18 stundas autobusā. Labi, ko tā vairs. Es pa ceļam kādi vadi ir Taizemē. Kā jums liekas? Kāpēc tāds muģeklis ir? Tāpēc, kad ja kaut kas saplīst, viņi vienkārši uzlok jaunu pa virsu. Viņi nedomā, kur ir kaut kas saplīsis. Un ir tādi kā rimbuļi palikuši vēl. Tā kā rezervi atstājuši. Jā, nu kas ir rezervi pārvilkti. Ja neviens neies veco ņemt nosti. Vieglāk taču jaunu uzvilkt, ne? Šite vēl ir ok, ejot netālu no mūsu mājām parādīšu. Tur tāds muģeklis bija. Es vispār nezinu, cepuri nost elektriķiem. Kā viņš tur tiek galā visu. Šī bija tā diena, kad izvazājāmies visu krustām šķērsām, meklējot mocītī. Vispār nebija iespējams neko atrastī. Tur uzgājām pēkšņi kaut kādu vietu. Vieta atradās gan patāli no mājas, bet mums īsti nebija citu variantu. Kā nekā, šī bija pēdējā diena un mums bija jāpaspēj uz daudzām vietām vēl. Un tad beidzot mums atradām skuteri. Visu vakar izmeklējāmies. Nu neviena, visu ielas izteigājām, kamēr pienāca vakars un nebija jēgas. Šodien mums ir Hondiņa. Gāzes no Hondiņa. 300 naudiņas maksā. Tikko viens šalis izīrēja. Viņš reiz uzsāka braukt pa labo pusi un apli aizšāva kaut kur galīgi šķērsām. Šim īpašnieks paņēma citu skūteri un aizbrauca, laikam skatīties, kā viņš brauc. Izskatījās, ka viņš tālu netiks. Viņš vienkārši tiešām tā pa ceļu rāva. Taizemē ar tādu braukšanu, es domāju, pirmais līkums un esi jau gatavs. Tas sanāca biškiņ ziepītes. Tā informācija, laikam, pirms koronas bija liktā, kad varēja uz Laosu aizbraukt ar autobusu no Čangrai uz Laosu. 18 stundas jābrauc. Un tāds autobus vispār neeksistē. Tā kā mums vēl no rīta jābrauc ir, bet tagad jādomā cits variants. Labi, mēs te brauksim pa ceļam sanāk Baltais templis. Forši izskatās. Un tā rīt, vēlāk domāsim, kā mēs tiksim ar autobusu projām. Tāls ceļš priekšā, bet kaut kā tiksim, jo lidojums ir nenormāli dārgs. Tas ir pats pēdējais variants. Tā kā gan jau kaut ko izdomāsim. Mēs esam iedušies Baltā tempļā. Pasieties, kas viņš skaists ir. Te ir vieta, kur atkal pilns turistu. Tā jau viņas ielas īstumā te maz redzēt nevar. Šis kaut kas pat skata līdzīgs, kā tas zilais bija iepriekšā dienā, bet es man liekas, ir pat skaistāks. Ieejas biļete maksāja 100 bati no personas. Ļoti grezni. Būtu drusku mazāk cilvēku, būtu vēl foršāk. Tev redzēt tās rokas? Jā. Tas kā viņi izdomājuši tās rokas tā kā no purva nāk ārā. Parasti tempļi man nepatīk, bet šis tiešām ir kaut kas wow. Baigi labais. Cik šeit ir skaisti. Tagad ledus māja. No? Viss tik balts. Acis žilps. Šeit griezti ir tādi kā mazi piekarņi pielikti. Tas ir viss te tāds. Viss tur apkārt. Tā viss starps arī top.
Džekiem vienkārši pinzelītēm un līmē tos spogulīšus un pinzelē. Darbs ir nenormāli grūts, man liekas, ja mēs kaut ko tādu pasieties. Ja katrs šās tā jāpielīmē, un te viņu ir noc miljoniem, miljardiem. Šeit ir vēl tāds ūdenskritamiņš maziņš. Nu, mēs to arī gādīsim uz lielo, tā kā te jau īsti nav pat ko skatīties. Laiks attāds bikiņu līņā, ja cerams uzspirēs saulē, varētu nopaldēties normāli. Esiet redzējuši skaistākās toaletes. Man liekas, tās skaistākās toaletes pasaulē, ko esmu redzējis. Pastieties. Tas tiešām bija toaletes. Kad tai pusē sievietēm, tur vīriešiem. Neko savu toaletīte. Ceļā uz Kunhon ūdenskritumu mēs ieraudzījām Singa statuju, diezgan palielu no gabala, tā izskatījās iespēdīgai. Domājām vienkārši iebraukt un apskatīt. Braucot pa ceļam uz ūdenskritumu, apstājamies parkā, Singa parkā. Zināt, kas tas ir? Tas ir tas aliņš, Singa. Tas ir viņa zīmoks virsū. Ļoti labs aliņš. Man liekas, pat Anglijā var nopirkt veikalos. Uzņems ātri kaut kādu bildī un laidīsim projām. Laiks arī sāk palikt labāks. Tā īsti nekā nebija, tikai tas Singa, tas simbols. Tad laidīsim uz ūdenskritumu. Jābrauc ir 16 km. 16. Jā, diezgan jābrauc īstenībā. Kas tad tā kā noticis? Ot, ir vaļā. Nu ko, laižam tālāk. Vien pāris kilometrus ārpus pilsētas bija tikai džungļi. Varējām ceļu vienkārši kārtīgi izbaudīt. Kā arī varējām kārtīgi iztīrīt sveces šim mazajam brīnumam. Brauciens bija par ritīgu džungli. Skaisti izskatījās, viss apkārt banānu kokos un palmās. Forši bija forši. Tagad jāiet, jums vēl jāiet. Parking. Kaut ko rakstīt, ka 30 minūtes jāiet. Tad redzēsim, kur sanāk. Te ir konkrēti džunglis, pasies, cik milzīgi bambusi. Un lapas tās lielās banānu koku, laikam sanāk, jā. Vienkārši tā, ja tur varētu četratā pastāpties no lietas gigantiskas. Vekurņas ir, bet grūti saprast, cik lielas. Tur augšā vienkārši rītīgās šaufeles. Kāpēc gan lietas var jāpērk, ja var tādu lapu nopūkt vienkārši? Tā, no kur pirmais brīdinājums. Uzmanās no zaļā Pit Viper, Snake Bites. Uzmanās no kodieniem. Tā jau nekāds brīnums, mēs jau redzējām pludmalē čūsku zaļo, tikai maziņa. Tur ko jābūt prātīgam, jāiet jāskatās zem kājām, tagad vēl tieši nolīs. Tas visas droši no kalniem lejā. Jāskatās un jāiet. Šeit ir 5 dažādi bambu veidi bambusi, sakot tā, izaugot līdz pat 30 metriem. Iedomājieties, cik liela, vai kur tāda birzīte ir. Te ir viņa visi veidi. Superīga taciņa. Mums vēl 700 metri līdz ūdenskritumam. Baigi forši. Cik ilgi mēs gājām? Izgājām 12. Tagad esam šeit. 26 minūtes. To viņam būs vienkārši varens. Retīgi atkal ko tādu gadās dabūti. Es jau redzu, es jums to parādīšu. O, vienkārši amazing. O, tas ir kaut kas. Skatieties. Milzīgs ūdens, bet ir baigā bēda tikusi. Man izvērās čība. Arī, firmas laikam viņi teica vietēji, pa 2 eiro. Vajadzēja būt firmas. Un man jābirna apakaļ visiem džungļiem bez čībām. Un ar mopēdu jābrauc bez čībām. Tā kā bez akala. Tās otrais pāris jau drausmīgi vienkārši. Un vēl. Kamēr neviena nebija, mēs te bīki uztaisījām fotosesiju, iemetīšu pāris bildes. Tā te īstenībā laika cilvēki bija, bet tajā brīdī neviena nebija un domājām, ai ko? Ātri drēbes nost un ātri jānobildējās. Man kā tas slīda. Savu nožāvot vienu reizi jau.
Tur vienkārši kamerai setā cieti. Aizšoja. Dievs. Kā kājas sāp tagad. Būs jautrs gājiens atpakaļ. Bet, šitais bija labs ūdenskritums, man ļoti patīk. Parasti aizbrauc un nekā nav, tāds vīliens. Šoreiz vienkārši kruta. Tā. Tagad jābrina atpakaļ. Cik ir? Pusstunda jā, basām kājām. Ies kādas 50 viņas tagad. Basām kājām būs ilgāk. Jā. Miks arī basāmies. Tā kājas netīras. Atbalstamies. Tā ikapa pliko. Grib počēties. Tā. Patagad pašādāt, arī jau nav krīt. Nav jau terēt. Garšīgi paēdām atkal savu ēdienu. Pat tai. Nenormāli garšīgs un lēts. Kaut kādi 3 eiro var paēsti. Tā domājām... Satuniet pagaidiet, un es samaksāšu. Thank you so much. Thank you. Tā izdomājām aizlēst uz to ciemetiņu, kur tās dāmas ar tiem gredzeniem uz kaklu tie garie. Jābrauc var pusstunda no tejienes ar skūterīti. Es domāju, pēdējā diena Taizemē ir jāizbauda, jāpaskatās kaut kas tāds. Varbūt ar nekad neredzēsim ko tādu. Tā kā glēžam uz turieni. Mūsu dibeni vēl nebija pieraduši pie tās slodzes sēdēt tik ilgi uz krēslā, bet neskatoties visiem tiem sīkumiem, tiekot ārā no džungļiem, priekšā pavērās vienkārši paradīze. Visapkārt pavērās skaistie kalni un kā arī laiks uzlabojās. Beidzot, pēc ilgās braukšanas esmu klātī. Man liekas, man būs vēl viena augstumpumpa no braukšanas ar tiem mocīšiem. Esmu ieradušies, vietas nosaukums šāds. Tieši tām te dāmītēm. Tāds vēl dzīvē nav redzēts. Tikko satikām vienu turistu, kas paskaidroja angliski, kad ir jāiegaiet iekšā, kas jau diezgan ko redzēt. Es domāju, tādu gabalu braucām. Jāiet, ir nav varianta. Tādās mazs veikaliņš iekšā var iegādāt suvenīrus visiem šitiem cilvēkiem, žirafēm. Man maz ir dārgi. 50 naudiņām var nopirkt. 3 gabalos. Tātad ziniet jau, kas Ziemassvētkos mums būs. Tā tikko ieskrējām toaletē. Te jāmaksā 3 bati. Tas ir 7 centīmi. Bet to arī nemaksāt, jo tas ir pašā atkarīgs no tevis. Vai tu iemetīsi tajā kastītē vai nē, te neviens var neskatās. Čalis tikko bambusu nogāza. Mēs tur redzējām tās būdiņas, izskatās arī tā, viņi tepat arī gāž un ceļ visu. Tur viss no bambusiem būs. Man grūti tajās čības nav. Bet izskatījās, vai traukšā iespējīgi būs superīgi. Ieejas biļete bija 300 no katra. Tas ir kaut kādi 15, nē. 17 eiro apmēram. Kopā jā, un pa 2. Ejam uz priekšu skatīties. Meklēsim žirafes cilvēkus. Esam ieradušies Akha Village. Pats kāds ciemetiņš, tā kā tāda sajūta, kad es skaties pa televizoru, ja? Un viss tajās, tā kā, nezinu, Āfriku atgādina vairāk. Drausmīga vieta, kur viņi te dzīvo. Tā viņi te pavada savu dzīvi. Pastieties. Indiāņi kaut kādi. Hello. Hello. Thank you. Mēs jau te lasījām, ka te baiga nauda kārša, par visu to liek maksāt nenormāli. Dzirdi, aiz muguras vēl nāk līdzi kaut kas, ka jau cena pati nolaidos pusī, bet neko neprasījām. Kā jums patīk šāda vietiņa? Baigi interesanti izskatās. Kā viņi te... Liekas nereāli, it kā braucām Rītīga pilsēta, bija nogriezāmies kaut kādi 2 kilometri un šitās ciemetiņš. Hello!
Viss gailis, pastieties, pilnīgi melns, sekste, viss. Kājas lielas. O, es labāk tinos. Ko es zinu, kas man padomā. Tā esam ārā no ciemata ņēmu, ejam uz citu. Jau bija. Šitais tev, kur saucās jau. Pirmais bija Akha. Nu jā, bet vekur tieši zīmīte, bet tikko bija. Es nodomāju tieši, ka viņi tā arī maziņie divi kopā ir. Mēs te bišķi esam nomaldījušies, tā karte nepareiz rādē. Vai mēs kaut ko nesapratām. Mēs esam vienīgi, te kaut kāds lauks, es nezinu, kas tad ir. Tur ir liekura kūts, rukšis skraidē. Iesim skatīsies, kas tur notiek. Vajag klusums palikt, vai ne? Gan jau, ka tiksim skaidrībā tur jau. Es redzēju, tur pēdas jau. Visu šo redzot, tas bija pilnīgākais šoks mums. Tā noteikti nav vieta, kur es vēlētos pavadīt savu dzīvi, vai arī kādam citam to novēlēt. Visi redzētais mums lieku reiz atgādināja, kas mums patiesībā dzīvē ir. Ir tik daudz lietu, ko mēs nenovērtējam, bet šeit cilvēkiem nav absolūti nekā. Viņi vienkārši eksistē. Es noteikti visiem iesaku atbraukt uz šo vietu, jo šis ir kaut kāds fenomens. Dievs, cik dīvaini izskatās, liekas, tā galva, lai nokritīs. Hello! Tik interesanti izskatās, ne? Mēs vienkārši kā novilkt tā spranda pārlausta. Hello! This is for me? Bērnu dārziņš. Pat ir bērnu dārzs tāds maziņš.ไม่ถูกตัว S 3 mazi skolnieciņi. Būs vēl kā dāma garāk kaklu. Tikko nofočējamies ar dāmām. Dīvaini, ka viņa blakus tā tāda it kā viņai maziņa, bet garš kaklas. Jā, nu tā vieta ir vienkārši fenomens kaut kāds. Nav vispār sajūta, ka būtu aizemē. Liekas, kaut kur, nezinu, tiešām Āfrikā kaut kur, kur ir vispār neapdzīvots nekas. Dzīvo vienkārši šādā ciemetiņā un tepat viss notiek. Vienkārši krute. Pasties, cik šī te garš. Oh my God! Šeit laikam viņam ir toaletes un dušas. Apskatīsimies, kas tur notiek iekšā. Jā, tādā toaletes izskatās. Un tā, kas ir dušiņas laikam, jā. Jā, nu, padomājiet, kas jums mājās ir, kas te notiek. Drausmīga vieta īstenībā, bet, nu, forši redzēti. Es domāju, tas dod galvā tādu kā saprasti, kas tev ir, kas tev nav dzīvē. Tad absolūti vienam nekā nav. Kuriem tālāk? Hello! Hi! Oi, cik mīļi. Redzi? Redzi? Es tā putēšu. Jā. Šitā gan mums jāiedod kaut kāda naudiņa. Nu, abi draudzelīši.
Nofočē. Cik forši bērnulīši, vai ne? Jā. Viņa pilnīgi bija šokā, ka kaut kādas telefons vai kaut kas tāds, viņa redzēja GoPro. Es parādu Kaikavu tā ekrānā, ko filmās Vinetu, viņa paskatās tajā kamerā un tas skrien uz to pusi, lai viņš tajā kadrā būtu. Viņa mums neko tādu dzīvi neredzējuši. Tā varētu būt, ka te tā ir baigais ciematiņš. Paskaties, kāds aizmur ir. Hello. Nē, normāli, ne? Bērniem pa končiņai. Oi, es sprādīt matu. Ko tad? Es sprādīt matu. Končiņas negribi? Svīts. Tagad ir. Nu ko, dodamies prom no šitā miestiņa. Tik dīvaina pieredze bija, bet nu kaut kas vienkārši nereāls. Pēdējais skats vēl uz ciemetiņu. Ir vēl dīvaini tas, ka viņas tā kā atraugājās vai kaut kā tā. Tu pāji garām un tā arī skaļi. Tas laikam tāpēc, ka tas garais kaklis kaut ko maina. Tik dīvaini. Nu, likās būs baisāk, garāki būs, bet dažām bija tīri gari. Tur laikam pēc vecuma skatās. Cik jau vecāks, jau garāks. Nu jā, bet droši kā kuram jau var. Jā, nu. Šodien bija baigā diena. Tā kā dodamies uz akulu skūterīti, savam basajām kājām. Visi šokā, ka es par šiem džungļiem bazājos ar basām kājām. Reāli nav čība. Labi, dodamies tālāk. Es mājā kaut kādā pusstundā jābrauc. Domāju, tas ar visu šodienai. Nu, jums atvados, un rīt ir mūsu lielā diena. Braucam uz Laos. Mums paies ceļā 18 stundas. Tas būs baigais gabals. Vai to nezinām, kā stāstīju ar to autobusu, kā tur ir. Šodien uzzināsim, kas un ko. Un tā jau arī padalīšos, kā mēs tur tikām un cik izmaksāja, cik stundas aizgāja ceļā. Tiekamies Laosā. Sieva bija kļūdījusies par nieka 10 stundām, tā kā autobusā pavadījām 18 stundas. Un te sākas mūsu piedzīvojums. Kādā brīdī, ka muzejā nav, Latvijā vai Anglijā nav muzejā tik vecs autobusu. Šitās ir iekšā. Tā mēs tā kratamies. Jesu! Tev viss labi? Tā, visi guļ. Tā mums izskatās, ka iet busā iekšā. Tā jau, te bija tāda klaustrofobijas sajūta, tā kā man ir klaustrofobija. Izlidām mūs kaut kur drusci tālāk kā vajadzēja. Varbūt tā ir īstā vieta, varbūt nav, nezinu. Mūsu skaistais taizemēs piedzīvojums ir beidzies, bet šitas bija tikai pirmais mēnesis no mūsu pusgada ceļojuma. Tālāk devāmies uz Laosu. Tas priekš mums bija pilnīgi kaut kas jauns, jo nekad neko nebijām lasījuši, neredzējuši, nedzirdējuši, tāpēc devāmies iekarot nezināmo. Ja arī tev patīk šāda veida saturs, droši pieseko, uzspied podziņu like, droši iekomentē un padalies ar video. Tev tas ir tikai viens pogas spiediens, bet man tas ir ļoti daudz, jo tas palīdz izaugt manam kontam. Tā kā spied podziņu un tiekamies jau Laosā.